Tālvadības pults iestatīšana televizora vadībai. Tālvadības pulti iespējams iestatīt televizora pamatfunkciju vadīšanai. Tā varēsiet pārvaldīt televizoru un uztvērēju, izmantojot vienu tālvadības pulti. Koda meklēšana. Lai programmētu tālvadības pulti televizora vadībai, vispirms izmantojiet tālvadības pulti, lai atrastu 4 ciparu kodu, kas atbilst televizora modelim. Kodu meklēšanas laikā pārskatīsiet visus iespējamos kodus tālvadības kodu bibliotēkā. Lai meklētu televizora kodu, 1. Pārliecinieties, vai televizors ir ieslēgts. 2. Nospiediet uz tālvadības pults pogu TV un atlaidiet to. 3. Nospiediet un turiet nospiestu pogu OK, labi, līdz sarkanā lampiņa zem pogas TV nomirgo 2 reizes. Izmantojiet ciparu pogas, lai ievadītu 991. Sarkanā lampiņa zem pogas TV nomirgos 2 reizes. 5. Pavērsiet tālvadības pulti pret televizoru un nospiediet pogu Power, barošana. 6. Pavērsiet tālvadības pulti pret televizoru un vairākas reizes nospiediet kanāls plus, līdz televizors ieslēgsies. Katru reizi, kad nospiedīsiet kanāls plus, tālvadības pults nosūtīs signālu Power, barošana, televizora izslēgšana, izmantojot nākamo televizora kodu tālvadības kodu bibliotēkā. Pogu kanāls plus var nākties nospiest vairākas reizes, līdz pat 150. Koda meklēšana var ilgt līdz pat 15 minūtēm. Ja izlaidāt kādu kodu, to varat meklēt pie iepriekšējiem kodiem, nospiežot kanālu mīnus. Neaizmirstiet tālvadības pulti pavērst televizora virzienā visu koda meklēšanas laiku. 7. Tikko kā televizors izslēgsies, nospiediet pogu OK, labi, lai saglabātu šo kodu. Sarkanā lampiņa zem pogas TV nomirgos 2 reizes. 8. Līdz ko tālvadības pults ir iestatīta, varat to pārslēgt, lai tā darbinātu televizoru, vispirms nospiežot pogu TV. Lai pārslēgtos atpakaļ un kontrolētu uztvērēju, nospiediet pogu Viesat. Koda izgaismošana. Ja esat atradis pareizo kodu, varat izmantot tālvadības pulti, lai izvēlētos šo kodu. 1. Nospiediet uz tālvadības pults pogu TV un atlaidiet to. 2. Nospiediet un turiet nospiestu pogu OK, labi, līdz sarkanā lampiņa zem pogas TV nomirgo 2 reizes. 3. Izmantojiet ciparu pogas, lai ievadītu 990. Sarkanā lampiņa zem pogas TV nomirgos 2 reizes. 4. Nospiediet 1 un saskaitiet, cik reizes lampiņa nomirgos. 5. Nospiediet 2 un saskaitiet, cik reizes lampiņa nomirgos. 6. Nospiediet 3 un saskaitiet, cik reizes lampiņa nomirgos. 7. Nospiediet 4 un saskaitiet, cik reizes lampiņa nomirgos. Tagad 4-ciparu kods ir zināms. Ja 4., 5., 6. vai 7. darbības laikā lampiņa vispār nemirgo, koda cipars ir 0. 8. Pierakstiet šo kodu brīvajā vietā tālvadības bateriju nodalījumā. Televizora kodu tabulas izmantošana. Ja pēc koda mēģināšanas tālvadības pults joprojām nedarbojas, iespējams, ka izmantojāt nepareizo kodu. Mēģiniet atkārtot meklēšanu, lai atrastu pareizo kodu. Ja tas neizdodas, varat izmantot televizoru kodu tabulu, kuru var lejuplādēt Viasat tīmekļa vietnē. 1. Lejuplādējiet televizoru kodu tabulu Viasat tīmekļa vietnē www.viasat.se/TV code. Televizoru kodu tabulā atrodiet televizora modeli un sarakstā izvēlieties pirmo 4-ciparu kodu. 2. Pārliecinieties, vai televizors ir pilnībā ieslēgts, neatrodas gaidstāves režīmā. Nospiediet tālvadības pults pogu TV un atlaidiet to. 3. Nospiediet un turiet nospiestu pogu OK, labi, līdz sarkanā lampiņa zem pogas TV nomirgo 2 reizes. 4. Izmantojiet ciparu pogas, lai ievadītu televizora 4-ciparu kodu. Pēc 4. cipara ievadīšanas poga TV nomirgos 2 reizes. Nospiediet pogu Power,
barošana, lai pārliecinātos, vai varat izslēgt televizoru. Ja televizors nereaģē, atkārtojiet 1. līdz 5. darbību ar katru kodu, kas kodu tabulā norādīts televizora modelim. Ja neviens no kodiem neļauj pārvaldīt televizoru, vai arī ja televizora modelis nav norādīts, mēģiniet vēlreiz meklēt kodu, kā tas ir aprakstīts pie kodu meklēšanas. 6. Ieslēdziet televizoru, nospiežot kādu no ciparu pogām vai kanālu plus, un pārbaudiet, vai visas funkcijas darbojas pareizi. 7. Pierakstiet šo kodu brīvajā vietā tālvadības bateriju nodalījumā. Tālvadības pults atjaunināšana. Lai dzēstu visus tālvadības pults iestatījumus un piemērotu rūpnīcas iestatījumus, 1. Nospiediet un turiet nospiestu pogu OK, labi, līdz sarkanā lampiņa zem pogas TV nomirgo 2 reizes. 2. Izmantojiet ciparu pogas, lai ievadītu 981. Sarkanā lampiņa zem pogas TV nomirgos 2 reizes. Tālvadības pultī tiks piemērotas rūpnīcas noklusējuma vērtības.